Čau visiem! Matrix, kārtējais Matrix, 3. Light. Matrix 3. vienkārši. Kaut kad jau bija stāstījis jau par to iekārtiņu, jau iepriekšējos video, bet kaut kā nebija laika vairāk par to pastāstīt. Bet īstenībā uzreiz pateikšu. Mēs šodien testēt nekur neko neiesim. Ārā ir sniegs, ārā ir -100 grādi. Man to nevajag. Ja jums gribās pamēģināt viņu, brauciet pie mums ciemos, iziesim laukā ar jūsu iekārtu un tad pastaigāsim pie reizes, arī pārbaudīsim tās precizitātes. Precizitāti mēs pārbaudīt varam dažādas, jo Matrix 3. viņš ir aprīkots ar lāzerīti un viņš aprīkots ar AR kameru. AR kamerai paredzēta, lai atkal redzētu, kur mums punktu jāsprauž. Lai jāstas pa debesis pusēm, kur saulē tur un kur ēna atrodas. Ja video ekrāniņā visu redzēsiet smuki diezgan un zināsiet virzienu, kur iet. Tātad, kas izmainījās? Iepriekšējā versija bija Matrix 2. Matrix 2 arī parādījās jau ļoti labi, bet galvenais, protams, dizains. Dizaineriski tagad viņi visi unificēti, jā, tā kā mums Matrix Light arī ir, par to es pastāstīšu bišķiņ vēlāk. Un Matrix 3. ir uzlabotais lāzeris. Ja agrāk bija 40 metri maksimālais attālums, tagad ir 100. Nu, ko tas dod? 100 metru attālumu varat mērīt. Es nezinu, kas to dara, bet tas nozīmē, ka lāzeris ir diezgan jaudīgs. Jā, un pieņemsim pie 30-40 metriem attālumiem, vajag uzmērīt kaut kādu tur situāciju, nezinu, tur. Nu, es domāju, situācijas elementu tādu kā meža kontūru, vēl kaut kādu elementu droši varat izdarīt. Protams, nav tas vieglākais risinājums turēt rokās Genesis iekārtu un pie tā visa arī mēģināt uzmērīt, bet funkcija ir, viņa strādā un strādā kopā ar AMU. AMU, kā jau visiem Genesis no AlphaGeo nāk ar 400 Hz atjaunojumu. Tātad ļoti ātri AMU sensori, jā, kas, protams, strādā forši. 120 grādi, tas nozīmē atkal viens tas pats tās 120 grādi vai bezmaz vai kājām gaisā mērīt ar to AMU. Tad darbības laiks ir kā režīmā aptuveni kaut kādas 12 stundas. Ziemā varbūt 10 stundas. Atkal -20, 30 grādos iet mērīt laukā, jābūt pamatīgām iekšām. Un tad nākošais ir tas pats, kā jūs redzat šeit. Sensori nav, kā var atšķirt Matrix 3 Light versiju no 3. versijas. Jā. 3. versija ir visi sensori. Šeit sensori, ārējie sensori nav. Šeit ir tikai un vienīgi AMU, radio, varat ielikt iekšā SIM-karte, USB Type-C slots datu izvadei un uzlādēšanai. Un, protams, ir Lemo 5 porcija, jums nepieciešams pieslēgt kaut kādu ārēju iekārtu. Pieņemsim laivu Arc-N. Kaut gan Arc-N nevajag. Arc-N ir savi Genesis, piedodiet. Pārējais, zem 700 gramiem, man liekas, zem 800 gramiem, jā, 730 grami sver tikai šī iekārta, jā, ļoti viegla. Un runājot par komplektu, kad jūs iegādājaties viņu, tad komplektā mums nāk, tā, es paņemšu vienu no kastītēm. Komplektā nāk šī tik maziņa kompakta forša kastīte, sāksim ar to, jā, ļoti laba. Tad Čārģerīts numur 2, vādiņš čārģeram numur 1, vādiņš čārģeram numur 2. Tad kontrolieru turētājs, jūs štokam, jā, štoki, starp citu, arī nāk komplektā. Jā, jūs varat izmantot uz jebkura. Radio antena ar frekvence 430-450 MHz. Ja jums ir nepieciešams saslēgt divas iekārtas, tad jūs varat, pieņemsim, izmantot Matrix Light kā bāzes staciju. Darbības laiks bāzes režīmā ir 8 stundas. Un 24 stundas diennaktī jūs varat ar viņu strādāt, ja jūs izmantojat viņu RTK režīmā. Par to es bišķi piemērs pateikt, bet tagad es to saku. Diennaktī jūs varat vienkārši skraidīt pa lauku, kamēr vispār neapniks. Un, jā, 24 stundas, jo 7000 mAh akumulators ir iekšā milzīgs akumulators. Jā, tā kā visiem tagad ir svarīgi, lai akumulatori ziemā strādā visu darba dienu.
Un, protams, foršs jaunākais ATAB kontrolieris. ATAB kontrolieris ar 2 simkartēm, ar kameru, ar zvanīšanas funkcijām. Jūs varat ielikt iekšā simkarti un zvanīt. Tāds ir komplekts, kas nāk, lūk, šeit viss. Jā. Nu, negribā šo kontrolieri, ir kaut kāds savs personīgais Blackview, kas maksā tur, varbūt $120 eiro. Iedosim programmatūru, lai jūs varat strādāt un turēties tik un tā nāk līdzi. Jā, tad šādi izskatās mūsu pilnais komplekss. Jebkurai iekārtai, principā, ko jūs iegādājaties no AlphaGeo, jā, tur iet pilna versija, lūk, izskatās šādi. Akumulātoru lādētāji, viens ir paša iekārtai, viens ir jūsu kontrolierim un viens vats, kas strādā datu izvadēji, savienošanai, uzlādēšanai un visam nepieciešams, kas jums ir vajadzīgs. Kameras, kā es jau biju minējis, ir 2 Matrix 3. Nu, tā viena kamera ir paredzēta, lai jūs labāk varētu atrast to zaļo lāzerīti, tur ir krustiņu, jā, virsū, un tad precīzāk noteikti uzmērīt to, ko jūs vēlaties. Par testiem. Nu, kā es jau minēju, brauciet, testējiet, mēģiniet, pārbaudiet precizitāti un pārējais. Mums īstenībā šitais ir katru dienu gandrīz notiek. Jā, katru dienu mēs sakam vienu to pašu. Un šeit atkal atkārto šo 100 reizi. Viss strādā, viss ļoti labi tad, kad jūsu bāzes stacija strādā. Tas nozīmē, ja jūs izmantojat kādu no bāzes stacijas pieslēgumiem, kas saka, kurš nespēja nodrošināt jums pilnu korekcijas risinājumu un tā tālāk, atvainojiet, iekārtas te nav nevainas, jāmeklē risinājumu citur. Ar mūsu bāzes stacijām, pie kuras var pieslēgties arī ar šo iekārtu, viss strādā nevainojami ļoti labi. Jā. Bet par mūsu bāzes stacijām mēs pastāstīsim bišķi vēlāk. Šobrīd ir šāds piedāvājums arī, kā jau vienmēr, jūs varat pasūtīt, ja jums ir 2-3 iekārtas pa maz, varat pasūtīt 5-6, uztaisīsim komplekso piedāvājumu, kā saka, pusdienas, jā, un tad varbūt būs kaut kas interesants. Tāpat arī varam piedāvāt trade-in. Ļoti interesants risinājums. Sūtiet savas iekārtas, kādas viņas jums tur ir. Vecās, vecmodīgās arī jaunas varat sūtīt, varam kaut ko izdomāt, samainīt. Un arī, protams, pavilti man te ir vēl mazais GNSS, par to es, protams, nebiju domājis stāstīt, bet šeit ir arī uzmērīšana lāzerī, L2+, ļoti labs ejošs modelis, starp citu 170 grami, 12 vai cik tur stundas ir RTK režīma, var strādāt. Antena ir uzbūvēta bišķiņ citādāk nekā šeit, bet viņi ir savi labumi. Tā kā tā kaut kā. Es nezinu, tur, ja ir jautājumi, nav jautājumi. Ir jautājumi, nav jautājumi jums. Labi, būs jautājumi, droši uzrakstiet, piezvaniet vai man vai Edijam. Varbūt arī cits kolēģis var palīdzēt kādā jautājumā. Tā kā jā, tā. Un, protams, mums ir Falcon neaizmirstam, bet Falcon vairs visi pārdot, nekā nav. Baigi ātri aiziet visi. Un gadījumā, ja jums nepietiek, tas baterijas ir vēl šitais akumulātors, jā, ko mēs pieskrūvējam, pārbaudām, vai ir uzlādēts, un vēl plus 20,000 mAh. Un tad vispār, īstenībā ar viņu arī var mērīt, jo uzliec un staigā pa savu lauku, tā lai tiešām akumulātors nezūd. Un, iedomājieties, izlādējies akumulators šeit, viņš te pirmais izlādēsies, jā, mainīt viņu nevar. Elementāri, vadiņu, Type-C, un visam viņš lādējās. Risinājumi ir daudz. Tā kā, lūk, šādi viss tas izskatās. Braucat ciemos. Paldies par uzmanību, tā.